Augusta beigās Liepājā īstenojās ilgi lolota iecere par modes svētkiem. Cilvēki tajos varēja apmeklēt tērpu un aksesuāru izstādi, izglītojošu dizaineru lekcijas studentiem un kā gan bez galvenā. Tērpa parāda Liepājas teātrī krāšņas modes izrādes skaistuma simpozijas veidā. Mode, laime. Priekš mani tā ir mana dzīve. Dzīves stils, jo moda tas nav tikai drēbes stils, tas ir dzīves stils, jebkurā gadījumā. Pasākuma organizētāja Taķena Jeremčuka šobrīd vada Liepājas modes un mākslas studiju. Tās bērnu un jauniešu modes simpozijā varēja parādīt apgūtās sevis pasniegšanas prasmes kā modeļi. Izrādē kopā varēja redzēt vairāk nekā 20 dizaineru kolekcijas. Ja cilvēkam patīk, man liekas, tas galvenais nosacījums, ja? Jo nebija uzdevums, lai patīk visiem. Mēs gribam parādīt, cik dažāda ir mode un cik dažāda modes ideja. Tas bija svarīgākos, viss. Tad lielākais uzdevums mūsējais. Mākslas simpozijā ikviena mākslinieka darbs pavadīja pieskaņot mūziku un grafiskās projekcijas, kuras veidoja Andris Vētra un Anna Meldrāja. Modes dizaineru pieeja skatuves noformējuma radīšanai bija dažāda. Viens sniedz konkrētas norādes, citu uzticējās projekciju veidotājiem. Šķiet varētu teikt, varbūt, kad pat ūdrei, jo es tā kā biju izdomājusi, kad ir jātaisa tās flīzes, jo viņai tā tēma ir par nedaudz tā kā to spoku slimnīcu vai kaut ko tādu, un tad, protams, tādas flīzes uzreiz nāca prātā. Un nākošā dienā vai pēc dažām dienām viņa tieši atbildēja uz e-pastu, ko viņa vēlētos redzēt, un viņa tieši arī šīs flīzītes tā kā vēlējās redzēt tādas padomju laika. Tad man šķiet, ka tas ir principā visizdevušākais, ja tev ir vīzija tāda pat kā māksliniekam. Šajā gadījumā es uzticējos meitenei, neatceros, kā viņa sauc, man liekas, Anna, bet bija vienkārši izcila video pielasīt. Man arī pārsteidz tas, ka tā pati skatuve bija pilnīgi tās paralēlas, tās līnijas perspektīva pilnīgi izmainīta. Pilnīgi negaidīt, ieejot zālē, tas bija liels vispār šoks ieraudzīt šo skatuvi tādā veidā, kāda viņa izskatījās. Man šķiet, ka tas bija ļoti liels scenogrāfu darbs un video mākslinieku darbs, un to es ļoti novērtēju, tas bija ļoti izdevies. Jā.
Dizainers Aleksandrs Pavlovs savu kolekciju raksturo kā spilgtu, elegantu un mazliet atturīgu, kas pēc viņa domām ļoti piestāvētu liepājniekiem. Izrādē piedalījās arī slavenā dizainera Šeila, kuras tērpa asociējās ar sievišķīgumu, vieglumu un spilgtumu. Arī uz Liepāju atvestā kolekcija nebija izņēmums. Lielas ovācijas zālē izpelnījās liepājnieki, piemēram, zīmoli Inks Stils un Lauma Fabriks, kur modes nozarē darbojas jau vairākus gadus. Atzinību no apkārtējiem izpelnījās arī jaunie dizaineri Reinis Ratnieks un Simona Šuma. Vismīļākais, kurš man pārsteidz, tas bija Rātnieks. Viņš man ir vismīļākais vispār no visiem, ko es redzēju. Varbūt tieši apjomīgais tas džempers man bija arī līdzīgs, ne tik apjomīgs, bet līdzīgi elementi arī bija. Es varbūt liktu uzsverumu uz Liepājas modes skolas absolventiem, jo man ļoti patika, varbūt ne visi, jo katram var būt kaut kas smukāks vai nē, bet bija tādi šedevri, kuriem viens no tiem, kas iekliedzās Bravo, tas bija es, jo topošie jaunie modes mākslinieki, viņi bija ļoti, ļoti radoši, atraktīvi, man ļoti patika. Izrādē modes simpozijas ievērojamākie no bērnu modes zīmoliem bija Hebe, Lenny Tommy Factory un Lazy Francis. Skatītāji zālē bērnu uzstāšanos pavadīja ar aplausiem mūzikas ritmā. Aptaujātie skatītāji bija patīkami pārsteigti par pasākumu sniegto baudījumu un horeogrāfiju.
varēja saskatīt to latviskumu. Un tas, manuprāt, bija tā kārtējo reizi, ja ne atšķirīgi, tad savādāk. Patika Lenītomija faktorija bērnu stāšanās. Un vēl man patika, es nevaru pateikt tos nosaukums, jo es viņus nevarēju redzēt. Par tērpiem kā tādiem ļoti patika. Gan jaunie mākslinieki, gan jau mākslinieki ar pieredzi un pazīstamie mākslinieki. Un ļoti patika to, ka abi varēja nostāties viens otram blakus, viens otru varbūt pat netraucēja. Un tiešām esmu gandarīts un ļoti patika. Neierastāks vēsums bija atvedusi dizaineru Baiba Ladiga, kur Latvijā atgriezusies pēc 6 gadu pavadīts dzīves Šanhajā. Modelēm izrādīt viņas radītos darbus bija izaicinājums, jo tos papildināja īpaši augsta apavi. Pēc dizaineras domām modes mākslinieki bieži vien nedomā tālajoši par savas produkcijas noietu. Latviešu dizaineru piedāvājumu izrādīja modes un dzīves stils veikals Paviljons, kas sniedz iespēju cilvēkiem iepazīties ar vietējo dizaineru darbiem. Šī būtu niša, ko Liepājā vēl ir nepieciešams attīstīt. Pasākuma organizētāji uzskata, ka modes svētki kļūs par tradīciju, jo Liepājas dizaineriem un māksliniekiem ir vēl daudz ko rādīt un izpausties modes nozarē. Liepāja nākotnē varētu kļūt atpazīstama kā modes un kultūras pilsēta.